pret nevienu citu kā citu jauno sportistu, kurš tā kā jau ir izteicis, ka varētu arī šī cīņa notikt, tas ir Ādams Tupats. Nolūk arī Aivego Kozlovskis, viņa sekundantu komanda. Tur es redzu Danbukovski, Ričard Kaubertu, Nona, tās jaunos sportistus, daudz no MMA Jūrmala, klubu pārstāvis no Aivego. Ir eksplozīvs sportists, jā, viņš pārstāv sporta klubu MMA Jūrmals, starp citu no šī klubā ir arī viens cits sportists, jau viņu vairāk kā šodien esmu pieminējis, un tas ir Ričards Ozols. Tiesnesis ringā Rolands Mikalauskas. Un redzam, ka Visnieks pārstāv Lāčplēša, Ķekavas Lāčplēša leģionu. Tur stūrī viņam Dainis Daļļevičs un arī Emīls Špīs, Latvijas čempions profesionālajā boksā, kurš tagad arī vairāk pieslēdzies ir treneru arodam kopā ar Daņu Daļļeviču. Daļļevičs savulaik bija kickboksers, gribētu teikt augstu līmeņu kickboksers. Pēc tam mainīja profilu un pārgāja uz trenēšanu un ir ļoti veiksmīgs. Tad viņa audzēkņiem ir arī tādi vīri, kā Mārts Gruduls bija trenējies arī kādreiz pie viņa arī Reinis Prozovs. Tāpat tās savulaik boksa iemaņas sāk apgūt arī Francis Rozetāls. Nu, tas saraksts ir gana. Kaut ko gaidam. Nav zobkāpa izskatās. Aivengo Kozlovskim. Sekundants ātrā solītī devies apakaļ uz ģērbtuvi un šo jautājumu ir sakārtojis. Atradis Aivengo. Nu, iespējams, ka Aivengo tādā veidā arī apzināti mēģina psiholoģiski ietekmēt uz pretinieku. Ķekava pret Jūrmalu. Un šoreiz ringā savu brāli Valēriju Mikalauskas nomaina Rolands Mikalauskas. Atgan šī ir boksa paraugu cīņa. Fight Club Riga versijā. 3 raundu pa 2 minūtēm. Aivengo augumā ir īsāks. Nu, 2 tādu zīmīgu klubu pārstāvi. Nu, Aivengo, ja nemaldos, arī savulaik boksa iemaņas ir apgūs Jāņa Roviča boksa klubā. Es neatceros precīzi, bet manuprāt, viņš arī izgāja šai skolai cauri. Redzēju arī starp citu šodien starp skatītājiem ir Jāna Naumovu, šī klubu vadītāja un galveno treneri. Nu, un šobrīd MMA klubu pārstāv Aivengo Kozlovskis, savukārt Visnieks ir klasīts. Nav dzirdēts, ka viņš būtu startējis citu disciplīnu cīņas sporta pasākumos un respektīvi citos pēc citiem noteikumiem. Nu, šeit jau tāds tehniskāks boks. Abi mēģina saprast, izanalizēt savu pretinieku, tā lai saprast, ko darīt tālāk. Un analizējot jau aizvadīt 1 minūti. Tikpat vēl ir priekšā šajā raundā. Redzam, rausta Visnieks Kozlovsku. Viņš zina, cik Kozlovskis ir impulsīvs. Un tāpēc viņš arī viņu provocē atvērties no aizsardzības un sagaidīt ar reitu sitienu. Nu, Aivengo apzinās, es gribētu teikt, gan pieredzējis šis sportists, aizvadījis ļoti daudz cīņas dažādos turnīros. Gan cīņu būrī, gan klasiskajā ringā, kā šobrīd. Nu, šī starp citu ir tā pati ringa konstrukcija, kurā ir bijuši ļoti daudz pasaules līmeņa sportisti no visas pasaules kāpuši ringā. Tā skaitā arī Mairis Briedis, Oleksandrs Usiks, Maiks Peres, Kšištofs Glovackis, Žeroms Libanērs. Un droši vien jāpārskait arī visi citi Latvijas labākie un ārzemju fighteri, kas šeit Latvijā ir cīnījušies. Nu, pirmais rauns ir aizvadīts, nosacīt piesardzīgi.
Taču turpinājums tāds nebūs. Tas ir skaidrs, jo redzam, Aivengo Kozlovskim deg acis. Viņš grib atklāt cīņu. Protams, vai Bisnieks to dos? Es domāju, ka Bisniekam ir dots uzdevums būt prātīgam, akurātam, nelīst ārā, turēt savu tempu, turēt savu distanci, neļaut to pārņemt Aivengo Kozlovskim. Aivengo Kozlovskis noteikti daudz ērtāk justos tūciņā, jo viņš ir augumā īsāks, bet ļoti eksplozīvs sportists. Viņam ir spēcīgs sitieni, šie asie sānu sitieni no apakšas. Un visādi citādi viņam ir arsenāls gan bagātīgs, taču pagaidām viņam nav izdevies šo arsenālu pielietot lietā. Jo vienkārši Bisnieks viņu tur atstatus, neļauj pienākt klāt, un tas ir klasiskais boks. Smuki boksē Gustavs Bisnieks, redzam, izmanto šo priekšējo roku, džebot, noturēt distanci, un arī, protams, priekšējā roka kalpo ne tikai distances kontrolai, bet arī pretinieka maldināšanai, pretinieka skatu novēršanai. Daudz funkcijas pilda, un tāpēc mēs arī boksā šo redzējām. Bisnieks smuki, redzam, džebo, un no aizsardzības bāņš taisno, un te jau sānu sitiens sekoja Bisnieka izplūdījumā, tad kā te Aivengo sitieni atduras pret Bisnieka cimdiem, un Aivengo sit garām šobrīd, Bisnieks turpina, spiest Aivengos priekš, bet Aivengo kā mūrs stāv un ar spēku iet pretī. Aivengo ir tas sportists, kā vispār ļoti karstasinīgs. Viņš neprot atkāpties, viņš iet uz priekšu, viņš piekop tādu, gribētu teikt, skatītājiem patīkam stilu. Viņš ir agresīvs un pamatnāms. Savukārt, redzam, Bisnieks cīnās prātīgi, mēģina cīnīties droši, pa laikam izlienot no savas komforta zonas, izlienot no savas aizsardzības zonas. Aivengo pagaidām vēl nav izdevies atrast tāds pašs caurums Bisnieka aizsardzībā. Aivengo kā aizlīd aizsardzībā. Gustavs. Gustavam arī treneru korpus saka pierīgi. Un šīs rauns ir galā. Spēcīgs trāpījums no Bisnieka. Bisnieks redzam, kā rausta. Un uzreiz bāngš iziet ārā no aizsardzības. Mēģinājās sataustīt pretinieka korpusu, te gan trāpīja Bisnieks. Un te Aivengo trāpīja. Ne bez sekām izgāja no šīs situācijas. Dainis Daļevičs tūplānā aizvirvē, asistē Gustavu Bisnieku. Jau sarkanais stūrs, tā jādarbojas Aivengo Kozlovskis. Špīs iekāps ringā. Arī uzskatāmākiem piemēriem rāda, kas ir būt savam viņa audzēkļiem jādara. Un Aivengo jau gatavs. Trešais noslēdzošais rauns. Fight Club Boxing noteikumos, pēc noteikumiem, notiek šis mačs, šis duels. Pēdējās 2 minūtes, jau mazāk, protams, ir palicis. Mums atvarās klinčā abi sportisti, Aivengo ļoti smuki nostrādāja. Viņš ir tā viltīgi, viņš pieturēja, piespied pretinieku, uzreiz atlaid. Kā izgāja no šīs situācijas svaigām kājām. Un Aivengo kā pasamies, kā ievēzējās, bet sitiens lidoja garām. Bisnieks. Bisnieks te smuki kustās. Šis Ķerkalns Lāčplēša leģiona klubu pārstāvs. Un šeit sitiens fiksēts, ka nav trāpīts tajā zonā, kurā ir atļauts sist.
Rons Mikalskis visu pamana. Šodien viņš pavisam sveiks ir iznācis laukumā. Basmets kā Ivengo! Jā, Ivengo tika pie vārda. Redzēsim, ko liks pretī šim eksplozīviem uzbrukumam Gustavs Bisnieks. Ivengo! Ivengo ir uzlabojis savu izturību. Kaut kad iepriekšējās cīņās skatījos, viņam nedaudz pievila enerģiju, bet šobrīd redzam, ka Ivengo ir piestrādājis pie tā, lai izturība būtu. Augsts temps, vairāk to tempu tur Ivengo. Bisnieks mēģina atkal nevis pielāgoties, bet radīt, ka viņš neuzvar. Pēdējās sekundes ir palicis šajā mačā. Ivengo Kozlovskis sakriet cīm pret Gustavu Bisnieku. Gustavs paceļ roku, viņam šķiet, ka viņš uzvarēja. Līdzīgās domās ir arī Ivengo Kozlovskis. Šī bija ļoti skaista epizode. Ivengo, bet Bisnieks. Ja mēs vērtējam stilu, tad Ivengo vairāk uz tādu